Ogrē apkures sezona ir sākusies, un, kā skaidro Ogres namsaimnieks, oktobrī spēkā stājies jaunais siltumenerģijas tarifs. Reiķinos par oktobri viņš būs salīdzinoši mazāks nekā pagājušās apkures sezonas beigās, bet viņš nedaudz pieaugs jau sākot ar 1. novembri. Ja? Tātad kopējais siltumenerģijas tarifs būs, šī mainīgā likme būs 71,82 eiro, ja? Kas būs par nepilniem 5 eiro vairāk nekā oktobrī. Ogres namsaimniekā gan uzsver, novembra siltumenerģijas tarifs faktiski saglabājas tādā pašā līmenī kā iepriekšējā apkures sezonā. Tomēr šogad tas šķiet augstāks, jo 2022. gadā enerģētiskās krīzes un cenu svārstību dēļ tarifi mainījās ļoti strauji. Tajā laikā tika izveidota naudas rezerve, kas ļāva iedzīvotājiem maksāt mazāk par patērēto siltumenerģiju. Attiecīgi, mēs šos ieņēmumus, kuri bija virs šiem plānotajiem, kas mums bija siltumenerģijas tarifā, mēs atgriezām Ogres iedzīvotājiem laika periodā, tātad no 2023. gada 1. oktobra līdz attiecīgi 2024. gada 31. oktobrim. Tas arī bija galvenais iemesls šim siltumenerģijas tarifu samazinājumam. Cenu pieaugums jaunajā apkures sezonā atspoguļo faktiskās siltumenerģijas izmaksas, ņemot vērā pašreizējās kurināmā cenas. Ogrē apkure tiek nodrošināta izmantojot 20% dabasgāzi un 80% šķeldu, tāpēc kurināmā sadārdzinājums ietekmē arī siltumenerģijas tarifu. Sākot jau ar māja mēnesi, šī dabasgāzes cena sāka kāpt. Viņa pieauga gan maija, jūnija un jūlija un augusta mēnešos. Un tad attiecīgi jau septembrī, kad mēs pārskatījām tarifu, tad mums bija nepieciešams viņu nedaudz palielināt, ņemot vērā to, ka faktiski tā dabasgāzes cena tirgu ir augstāka. Līdz ar dabasgāzes cenu kāpumu nedaudz palielinājās arī šķeldas apkures cena. Tā dinamika parasti tāda arī ir tirgu. Tad kāp dabasgāzes cenas, viņām līdzi seko arī šķeldas apkures cenas. Ja? Tā kā tas viss ir savstarpēji saistīts. Sijā Ogres namsaimnieks uzsver, siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanas izmaksas nav mainījušās, bet siltumenerģijas gala cenu ietekmē kurināmā izmaksas. Pagaidām plānots, ka siltumenerģijas tarifs būs stabils.